Mūsu galvenais mērķis bija ieviest bonusu karti, lai būtu papildus labums darbiniekiem, papildus izvēle mūsu motivācijas programmā. Esam priecīgi, ka darbinieki izmanto un ir apmierināti, un mēs varam arī atgūt, sniegt bonusu pirms nodokļu nomaksas darbiniekiem un ietaupīt uz nodokļu rēķina. Bieži darbinieki jautā par nodrošināt pusdienas vai kaut kādas kafijas vai tādas lietas, tad mums tas bija papildus, ka viņi var iet pusdienās tepat uz tuvējām kafejnīcām un norēķināties ar bonusu karti. Tad mēs ar vienu no vienas puses izpildījām darbinieku vēlmi, no otras puses ietaupījām nodokļus un sasniedzām to vēlamo rezultātu. Protams, mēs visus bonusu, gan bonusu karti, gan visas motivācijas pasākumus piemērojam pēc pārbaudes laika. Tas ir pēc tiem 3 mēnešiem. Protams, ja kādam iztur ātrāk pārbaudes laiku, tad arī pēc 2 mēnešiem mēs viņam piešķiram bonusu karti. Principā tas pārbaudes laika izturēšana ir galvenais kritērijs, kāpēc mēs piešķiram. Reiz 2 gados veicam darbinieku aptauju. Tieši arī šogad bija tas gads, kad mēs viņu veicām. Apkopojam rezultātus un bija ļoti daudz atsauksmes tieši par bonusu karti, ka papildus uzlabojums pēdējo 2 gadu laikā. Tāpēc mēs saprotam, ka darbinieki ir priecīgi. Arī priecīgi, ka tas ir nedaudz pirms algas datuma, jo mēs maksājam mēneša sākuma algu, mums ir mazliet vēlāk aprēķināt un pārskaitīt. Tā kā tas ir arī, ja kādam nepietiek vai kaut kas ir īsti ar līdzekļiem, tad viņam ir tā naudiņa bonusu kartē un viņš var aiziet uz paēst un iegādāties pārtiku. Tāpat arī daudzi novērtē, ka var aiziet uz kafejnīcu, paēst iekrāt to naudiņu un paēst tās vakariņas kaut kādā restorānā un tā. Daudzi pasūta arī caur Boltu ēdienu un izmanto dažādos veidos. Mūsdienās darbinieks saņem algu par padarīto darbu, bet ar to īsti nepietiek. Ir vajadzīgi dažādi papildus bonusi un tā iespēja darbiniekam izmantot dažādas citas lietas, jo bieži cilvēki novērtē gan tās pašas sporta nodarbības, gan apdrošināšanu, tāpat šādu bonusu karti. Dažādi tie rīki, kuri tam darbiniekam dažādos situācijās dzīves var palīdzēt un atbalstīt viņu. Mūsdienās, manuprāt, tā iešana laikam līdzi un izvēlēties arvien jaunas iespējas ir ļoti jānovērtē un jāizmanto, jo tas ir, darba tirgus ir darbinieki tik, cik viņi ir, un mēs tirgu cīnāmies par viņiem. Jo mums būs labāki apstākļi darbiniekiem, jo vairāk viņi nāks pie mums.